Tu jau mēnešiem mācies latviešu valodu, bet rezultāti joprojām nav? Varbūt vaina nav tevī, bet tajā, kā tu mācies. Šodien mēs parunāsim par 5 visbiežākajām kļūdām, ko var pieļaut mācoties latviešu valodu. Pirmā kļūda – tu pārāk daudz mācies gramatiku, bet maz runā. Jā, protams, gramatika ir svarīga, bet ja tu joprojām nevari pasūtīt kafiju, kāda tam jēga? Sāc runāt pat ar kļūdām. Otrais – tu baidies kļūdīties. Latvieši ir pacietīgi, viņi neņirgāsies. Un pat ja kāds pasmies, kāda starpība, tas ir mīļi. Neuztraucies un turpini mācīties. Tas ir progress, un tavas kļūdas ir tavs rezultāts pēc tam. Trešā kļūda. Tu mācies vārdus bez konteksta. Vārdu saraksti nestrādā. Ja tu iemācies vārdu un nelieto to, tu aizmirsīsi šo vārdu jau šodien. Tieši tāpēc mācies vārdu savienojumus. Man ir augsti. Tu vari izmantot šo vārdu savienojumu jau šodien. Izej ārā, pasaki to. Izej ārā, apskaties, kas ir apkārt. Piemēram, es redzu skaistu ceļu. Ceļš ir garš. Apraksti to, ko tu redzi. Izmanto vārdus, lai aprakstītu to, kas ir apkārt tev. Tas tev palīdzēs iemācīties vārdus. Starp citu lifehacks. Ja tu, piemēram, mācies mēbeles nosaukumus, paņem stikeri, uzlīmē uz galdu. Un nākamreiz, kad tu sēdēsi pie galda, tu redzēsi. Tas ir galds un atcerēsies. Un sāc aprakstīt šo galdu. Tas ir koka galds. Tas ir skaists galds. Tas ir garš galds. Un tā tālāk. 4. kļūda. Tu nelieto dzīvo valodu. Tu mācies gramatiku. Tu pildi uzdevumus un vingrinājumus. Bet veikalā tu klusē. Tas neder. Sāc ar vienu frāzi dienā. Pat čau skaitās. 5. kļūda. Tev nav atbalstošas vides. Ja tev nav ar ko parunāt latviski, kam pajautāt kādu gramatikas jautājumu, tev būs ļoti grūti iemācīties latviešu valodu. Tieši tāpēc mēs tev ļoti iesakam atrast community, kur tu varēsi vienkārši atnākt, parunāt latviski, apspriest savas domas, idejas, jautājumus. Nāc uz Language Lab un mācies latviešu valodu kopā ar mums, apmeklē sarunu klubas, individuālās nodarbības un daudz ko citu. Es ticu, ka jebkurš var runāt latviski. Sāc jau tagad, raksti komentāros jebkuru frāzi latviešu valodā. Un ja tev patīk šīs formāts, piespied laiku un tiekamies nākamreiz.